dzīvoja dators vārdā Turbo. Viņam patika lidot un arī peldēt zem ūdens. Kādu dienu viņš staigāja pa mežu un satika cimdiņus vārdā Laimīgie. Ko jūs darat? Mēs pastaigājamies. Varbūt draugies viņiem. Labi. Un tā visi gāja tālāk. Pa ceļam viņi satika laimīgo zetīti, kurš dzīvoja laimīgajā pasaulē, vārdā Daša. Visi nolēma, ka tālāk dosies uz cepuru un šaļu salu. Un tur viņi satika cepurīti un šaļu. Kā jūs sauc? Andris un Kate. Gribat ar mums doties ceļojumā? Jā, labprāt. Viņi visi kopā devās uz Rambas salu, kur satika cilvēku Ralfu, saules zetīti, jā, un smilšu vīru, ne, un dāļu savu un pau. Un visi kopā nolēma doties meklēt draudzīgo pasauli. Viņi nokļuva vietā, kur aug viena pienene ar burvju lidojošām pulkām. Katrs gribēja paņemt pa vienai, jo zināja, ka ar tām var lidot. Sākot kustināt, no tām parādījās princese. Visi pārsteigti gribēja lidot prom. Nelidojiet prom! Šī ir jūsu meklētā draudzības pasaule. Bet kāpēc? Te viss ir tik pelēks. Jo man nav draugu. Varbūt jūs par tādiem varat kļūt? Jā, labi. Un viss kļuva skaists, draudzīgs un krāsains.